kaut ko gribēju apdomāt, ka jo vairāk cilvēkus aptīra Latvijas valstī, jo vairāk rodās tādi nikni vai tādi opozīcija, kur jau visi ir pazaudējuši, un viņi vairs nebaidās runāt, viņi vairs nav nekādos sarakstos, kur vairāk viņiem nav kredīti, viss jau ir noņemts un vairāk nav nekāda amati. Šādi cilvēki ir rodās ar vien vairāk un vairāk. Tad laikam ir kaut kāds tāds moments, ka tas svaru kaus no tiem, kas ir tajā privileģēto kārtā, tā kā Latvijas pilsoņi, kuriem šeit ir privilēģijas. Un ir liels prieks būt Latvijas pilsonim, ka tev pieder kaut kāda zeme, tev nāk dividendes, tev ir īpašumi, tev ir tēvu, visādi lauki un mājas un biznesā. Šeit tev ir priekšrocības kā Latvijas pilsonim. Un tad tie visi ir gatavi karot. Viņi visādi sociālos tīklos aizstāv savus valdību valsti un visus ierēģņus mīl un ciena un nes uz rokām tā kā zilbaloda vai hokeists, tā arī valsts vīrus. Tas ir tā kā Norvēģijā, piemēram, kur no visiem ienākumiem ir dividendes un tā. Bet kāpēc mums tā viss ir savādāk, ka cilvēki domā, kā tikai tikt prom, un arī visādi tādi jaunieši bērni, jo šeit viņiem ir tā kā priekšrocības ir visādiem migrantiem, kam ir pa brīvu telpas, visādi bērnu pabalsti lieli un viss. Un pilsoņiem tikai pienākumi, vēl ir jāiet karot nolikt galvu, un tikai parādi, pat ja aizbrauc uz ārzemēm, viņam ir kaut kāda nodokļu parādi, tur jāvargo. Kāpēc tas tā viss ir? Es tagad tā gribēju apdomāt, tā kā es parasti apdomāju, pats ar sevi uzdod jautājumus, un tad, teiksim, savus kaut kādus skolotājus, tur Maurika Vulfsonu vai vecākus vai visādus profesorus, es domāju, ko katrs no viņiem atbildētu tā. Un tad tā apmēram man notiek pašam domāšanas process. Tad es pašķirstu kādas grāmatas, ko man tur Viktors Avotičs vai citi skolotāji draugi iedeva, kur ir visādi manifesti un apgaismības laika un Kristus apziņu sasniegušie dažādi Akvīnas tomi. Atkal paskatos, ko viņi tur domāt. Un tā ir pašam interesanti ar sevi, ja nav nekādas tādas diskusijas par tām lietām, kas tiešām tev satrauc, kas ir dzīvībai, izdzīvošanai svarīgi tev, tavai ģimenei un tavai tā kā lielai ģimenei, tautai. Un tad, ja es tagad to jautājumu noformulēju, kāpēc tāda situācija, es domāju, ka tas tāpēc, ka tikko tev cilvēks sāk dzīvot uz parāda, vai viņu tā kā kāds iekrīt, piemēram, kazino, viņš aiziet uzspēlēt, un viņam uzreiz pasaka, čalīt, tu esi tagad iekritis, tu esi parādā. Un ja tu neatdos tur mēnešu laikā, nedēļas, tad tev atņems dzīvokli un mocīs, spīdzinās un tā tālāk. Un tevi un visus tavus draugus un apkārtējos. Tādā veidā Latvija kaut kā ir iekritusi tādā bedrē, parādu bedrē un kaut kādā atkarības, ka visi tie, kas nonāk tur valdībā vai saimā, viņiem visiem kaut kādā veidā normāli cilvēki. Es pats redzēju, kā partijas radās pie mums galerijā, bet tikko viņi iekļūst tur, viņi tā kā kaut kādas notiek metastāzes, un tie cilvēki sāk runāt pilnīgi kaut ko pretējo, kā normāli viņi spriež, kamēr viņi ir tā brīvpilsoņi. Tas nozīmē, ka tā valsts struktūra, tas aparāts tāds kā tāds, viņš ir nokļuvis tas, kas 90. bija mafijas, kaut kādas krišas nāca un ar cirvi pieprasīja kaut ko, visu peļņu atdot vai pārrakstīt viņiem dzīvokli. Tātad tas ir iekritis šādā situācijā. Kā viņi dabūt ārā, es nezinu, kaut kā vajadzētu, teiksim, tie, kas tagad ir opozīcija un grib arī tur iekļūt, vajadzētu izveidot apsardzes firmas vai kaut kādu nacionālo gvardi, kaut kādu aizsargu organizāciju, nevelti Ulmaņu laikos bija kaut kāda aizsargu organizācija vai zemesardzes apsardze vai katru to Latvijas
vadītāju, viņam garantēt tādu neaizskaramību, ka 100 punkti būs, ja viņš kaut ko sāks darīt tā Latvijas tautas interesēs, viņam būs atentāts un viss. Un tur, es domāju, pat daudzi neko nav nopelnījuši, ka viņus vairāk kaut kādā veidā šantažē un biedē, nevis uzpērk. Un, protams, ir kādi, kas droši vien arī kaut kā viņi ir par naudu, to es nezinu, bet skaidrs ir viens, ka tur ir tā neredzamā daļa, ko man arī ģimenē brīdināja, ka visas politiskās partijas labas, gan tie, kas runā par sociālismu, par komunismu, par tur liberālismu un par buržāzijas un vadošo lomu, visas ir labas un novestu pie kaut kā laba. Slikti ir tas, ka jebkura no tām partijas programmām absolūti tālāk nespēlē lomu, ka tikko kāds iekļūst amatā, viņš nonāk tās šantāžas varā, viņam atnāk kaut kādi tādi becīši ar ieročiem, un tā kā viss, kas raksta memoārs, Vilpsons arī rakstīja Amerikas prezidents, ka atnāca pie viņa tie visi baņķieri un saka, pāraksti mums, lai visu naudas sistēmu no Amerikas valsts pāriet mūsu, tā kā drukāšanā. Mēs drukāsim FRS naudu, Federāla rezerves, un aizdosim jums valstī. Un viņš saka, nu kā tad tā? Kur tu jūs pa daudz negribat no manis? Viņš saka, tu redzi, tur pār pa ielu ir snaiperis. Un ja tu tagad attieksies, tad viss, tev būs vēl nākošo mēs novāksim. Un agro vai vēl viens parakstīs, kurš nebūs gatavs. Un Vilpsons parakstīja to. Un pēc tam pats vēlāk, viņš nebija prezidents, viņš žēlojās savos memoāros. Cik žēl, ka viņš pats neapzinās, kā viņš ir pārdevis valsti, iegrūdis ne tikai valsti, bet tālāk tā valsts ir viena blīda 100 gadu garumā. Un tagad ir tas, ka mēģina attīrīties. Es, protams, nezinu, kā tas beigsies Amerikā, un es klausos tikai tur tās ziņas, jo tur ir tas degpunkts, kur izšķirās tāds liktenis pasaulē, un arī mums. Un tur grūti saprast, vai J.D. Vance ir tā baņķieru pusē, vai to tādu uzņēmēju un tautas pusē, vai tur pats Trumps, kā viņš to, kam viņš ir spiests tur taktiski laipot un ko dara tas Masks, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tur notiek tāda milzīga revolūcija un tas spēkus samērs tur cīnās, un īstā cīņa ne jau starp kaut kādiem tur prezidentiem, aktieriem. Īstā cīņa ir par šo pret šiem baņķieriem, kam visa pasaule triljonus parādā, bet viņi jau pretī liek par katru to parādu, izpildīt šīs normas, atdot visas Latvenergo, kaut kādas pazemojošas cilvēku vispār cieņu, visādas konvencijas, tur tārpa ēšanas, un tas ir tāds pats fašisms kā Hitlera laikā. Viņš nāk virsū kā mela nakts un ir kaut kādi aptapušies. Pirmos gadus te izdevās Kariņam visiem iztaisīt komendantu stundas, un ja nebūtu sākuši kaut kur Francijā taisīt demonstrācijas, īsta revolūcija, tur bija dedzināja, spridzināja, vai Kanādā visu nobloķēja. Šitie Covid fašisti sen būtu ieviesuši to, ka viņiem jau bija uzrakstīts jau Ugadumpim, jau Omikrons, un katru mēnesī piespiedu kārtā šitās, un Latvijā arī atradās daudz tie fašisti, kas tikai bļāva, visus ar varu vajag vakcinēt, un beigās vēl paiet kaut kāds tur daži mēneši. Viņi jau teiktu, viņu pašu labā, viņus vajag gāzes kamerās likvidēt kaut kur tajā, kā viņi saucamā, kā bija nometne. Tā tas ir, un to ir jāapzinās, bet neskatoties to, jāmāk arī dzīvot, un tuvākie, kam nervu sistēma netur apzināties šo patiesību, kas notiek pasaulē. Tie cilvēki, viņi nespēja par to nedomāt, nerunāt, ne pat tādu domu vispār apskatīt. Viņi grib dzīvot kā lieli bērni, un lai viņi tā arī dzīvo, viņus ir jāmāk apsargāt sievietes vai bērnus. Un lūk, Dievu tādā nozīmē nav jēgas, tas ir mūsu pašu rokās. Mēs ar savu bezatbildību, ar tādu vieglprātību dzīvojām kopš 2000 gadiem taukos. Un
pieļāvām, ka arī šeit Latvijā viss tās ir naudas sistēma, viss ir atdots un viss ir tagad visi tādi atbrauc ārzemnieki, visus šeit noliek uz ausīm un visi uz pakaļkājām izpildu, ko viņiem liek, un tur nav jēgas kaut ko gaidīt, kaut kādu citplanētieši palīdzēs vai eņģeļi. Es tāpēc tas domu gaita man atkal aizgāju uz tām pašām visām vecām lietām, bet kā es sākumā pirms 10 minūtēm uzdevu jautājumu sev, kāpēc tā ir iznāca?